Jā. Atbildot uz šo jautājumu komentāros, varu pateikt, ka tur ir divi iemesli. Viens ir tas, ka jāņem vērā, ka šīs ir 12-voltīgās urmašīnas, nevis 18-voltīgās. Un tātad viņas ir vājākas nekā 18. Tieši tāpēc, piemēram, kaut vai rekur ozolā kaut kādā ieskrūvē, ņemam parastu akumulātoru mašīnu, pilna baterija, ātrums viennieks, lai jaudīgāk, uzlikt uz urpšanas režīmu un pamēģinam ieskrūvēt. Kā redzams, viņa knapi ieskrūvēja. Ja būs baterija mazāk, viņa arī to nevarētu izdarīt. Bet tanī pašā laikā parastā triecienu urmašīna vispār bez pūlēm ieskrūvē un viņa vēl varētu cauri vēl izvilkt. Tas ir pirmais iemesls. Otrais iemesls ir tas, ka ar visu to tarkšķēšanu un visu triecienu urmašīnu izvelk ilgāk akumulators. Šitai tikko akumulators sāk beigties, tā viņa apstājas, un tad man ir jāskan, jāmaina akumulatoru un tā tālāk, tas besi ārā. Šī te viņa sāk lēnāk tarkšķēt, bet izvilks to skrūvi līdz galam, un tad es mierīgi varu pēc ieskrūvēšanas iet un nomainīt bateriju. Tas arī viss. Atceries, viss ir tavās rokās.